Elvis, tev ir tāds specifisks vārds. Daudz tevi sauc par Elvi, bet tu esi Elvis, vai ne? Yep. Kāpēc vēl viens es beigās, ka tev ir kāds skaidrojis to? Jā, protams, tas ir, mums latviešiem ir tāda valodas īpatnība, ka mēs pieliekam klāt. Nu, piemēram, kā es vienmēr saku, piemēru, tu nekad nesaki Elvim Preslījam, vai ne? Jā. Tu saki Elvisam Preslījam. It kā normāli. Un, ja tu sauc mani, tad tev būtu jāiztēlojas, jo man arī par godu viņam ir iedots vārds. Aha. Līdz ar to iedomājies, kā tu uzrunāt Elvis Preslī. Jā, tieši tā. Ļoti labi. Un ja kāds saka, es apvainojos, ka mani sauc par Elvim, nē, tad es to uztveru kā savu iesauku vienkārši. Tā ir. Jā, mani bērnības draugi visi man sauc par Elvi, tā kā tas nav nekas tāds, par ko es baigi apvainoties. Es būšu korekts, es saukšu tev par Elvis. Tātad, saki, lūdzu, tev ir tādas vairākas interesantas šķautnes, ko noteikti cilvēki, kas ir ar sociālajiem tīkliem draugos un YouTube laiku pa laikam ievēro, skatās kaut kādas jaunumus, ir, ka tev patīk izjaukt lietas. Tu dari to diezgan drosmīgi un tā atklāti. No kurienes tev tāda interese urķēties pa kaut kādiem dzelžiem? Labs jautājums. Es domāju, kā dzīve ir spēle un kaut ko jaukt ārā, skatīties. It sevišķi mēģināt saprast, kas tur ir, tā arī ir tāda savā ziņā spēle. Un tā ir spēlēšanās, principā jau visu, ko mēs darām. Tas ir tas spēļošanas moments, jeb angliski gamification, kad mēs piedodam kaut kādai garlaicīgai lietai to spēles elementu, un viņi paliek interesanti. Piemēram, ja tavs darbs ir atbildēt uz e-pastiem, un tev ir vēl daži kolēģi, kas to dara, ja jūs to gamificējat, saucamā spēļojat, tad sākat salīdzināt, kurš vairāk atbildēt uz e-pastiem, un cilvēki redz to competition, to sacensību, un viņi sāk palikt produktīvāki. Un kāds teiks, ka tā nav varbūt labākā lieta, kā cilvēks padarīt par atkarīgiem no spēlēm. Bet tu nevari izraut no nevienas gandrīz tādas lietas, to spēles elementu, ko mums, piemēram, rakta vagas, tā ir sacensība. Nu, cik daudz tu varēsi šodien pārspēt iepriekšējā? Personīgos rekordus. Jā. Un tāpēc cilvēki vienmēr, un tieši mans tas tā vēsture, no kurienes nāk, ir spēļu izstrāde. Un cilvēki saka, tev ir 30, cik man tagad ir gadi, es pat nezinu, 35. Jā, es sasniedzu to vecumu, kad jau ir jāsāk rēķināt. 35 gadi, un cilvēki saka, tu joprojām spēlējies, un tā, bet vai tu nespēlējies? Cilvēki saka, es neesmu gamers, tā kā es nespēlēju spēles. Parādi man savu telefonu. Es gribu redzēt, vai tiešām tu nespēlē spēles. Un 90% es domāju, es atradīšu viņiem kaut kādas spēles. Tā kā cilvēkiem patīk spēlēšanās, un man tā visa ir viena liela spēlēšanās. Es jaucu ārā ierīces, es pamēģinu pieslēgties, paskatīties, vai es dabūšu kaut kādu informāciju no viņas laukā, ko es varētu dabūt. Un tā ir tāda spēle, visu laiku sevis izaicināšana, cik tālu es varu aizrakt. Nesalaužot to ierīci, cik daudz es varu kaut ko atlodēt, pieslēgt pie strāvas, paskatīties, vai tur kaut kāda informācija nāk, kas tā ir par informāciju, pamēģināt viņu atšifrēt. Un tā ir visa burtiski tāda, daudz to teikt bērnišķīga, bet nē. Tu meklē pārsteigumu tajā, ko tu tur varētu sameklēt tajā? Vai tas pārsteigums varbūt ir tas pārsteigums, bet arī man ļoti patīk mācīties. Es varu non-stop. Ja man iedod kaut kādu uzdevumu, kurā es varu ļoti daudz iemācīties, man ir tāds, viss pārējais tagad ir mazsvarīgs, es gribu izdarīt šito. Tas ir, manuprāt, daudziem cilvēkiem ir, es domāju, es teiktu vairākumam ir tas, ka ja tu kaut ko vari tā procesā iemācīties interesanti, tad viņš uzreiz būs pilnīgi ar citu motivāciju to darīs. Vai tavs mērķis arī rādot to visu publiski, ko tu dari, ir arī citus iejūsmināt, ja vairāk vai mazāk tikai savas akcijas celt? Kāds ir tavs mērķis tam? Es to visu darīju arī pirms es to publicēju sociālajos tīklos, un tad es ar šo elektronisko cigaretu, ko es izjaucu, izdomāju, bet ja es to tāpat daru savam priekam, kāpēc lai es nevarētu to arī publicēt un parādīt citiem cilvēkiem, kas tur iekšā ir. Un tas bija tieši pirms 2 gadiem, un tas mans tvīts uzsprāga.
Tiem laikiem varbūt tagad, protams, tie skaitļi nebūtu tik lieli, bet tajā laikā bija ne no kurienes no name cilvēkam, kurš nebija baigi aktīvs sociālajos tīklos. Pēkšņi ir kaut kā tur virs 200 laikiem, kaut kādi 100 sekotāji pienāca klāt. Man bija tāds, te kaut kas ir. Tātad tomēr cilvēkiem arī tas interesē. Un tikai tad parādījās tā doma, kā es to varētu izmantot. Un tad es padomāju, visi mani draugi neinteresējas par tehnoloģijām, gandrīz tāda attālika. Protams, man kursbiedri no RTU, tie visi ir tehnoloģiju cilvēki. Bet tādi attālāki draugi, man skolas biedri un pārējiem, viņi neinteresējas par tehnoloģijām. Bet šis ir atkal piemērs no tā, kad mēs vienu produktu validējām, tas nozīmē mēģināt atrast, vai ir tirgs vai nav tirgs šim produktam. Mēs pastaigājām pa bērnu laukumiem un prasījām cilvēkiem, vai viņu bērni spēlēs ar LEGO, jo mums tur bija saistīts ar LEGO. Un tā klasiskā atbilde bija, nē, manam bērnam neinteresē LEGO. Un tad pēc tam pajautājām tālāk, bet vai tev pašam interesē LEGO? Nē, neinteresē. Un šeit ir tā atbilde arī par tiem maniem skolas biedriem pārējiem. Viņus tehnoloģijas neinteresē, tāpēc, ka viņu vecākiem neinteresē, viņu draugiem neinteresē, nevienam riņķī neinteresē. Protams, ka viņus pašus arī neinteresēs. Un tad parādās Elvis, kurš ieinteresē un varbūt tāda naiva cerība, ka es varētu ar saviem sociālajiem tīkliem pacelt, varbūt beidzot sasniegt Igaunijas līmeni tehnoloģijas. Vienkārši pacelt cilvēkiem, kuriem nav bijis nekāda saskara ar tehnoloģijām. Parādīt viņiem, cik tas ir forši, cik tā pasaule ir interesanta, cik tur daudz ko var dabūt ārā. Un pievērst. Un, manuprāt, tas sāk strādāt. Ik pa laikam ir cilvēki, kas jau kaut ko paši mēģina atskrūvēt, salodēt. Citi iet jau studēt par programmētājiem. Es gribētu teikt, ka kaut ko tas, pat ja es vienu cilvēku pārveidošu par tehnoloģiju inženieri, tas jābūs sasniegums. Manuprāt, tas jau to esam izdarījis. Tavs entuziasms īstenībā ļoti palīdz to darīt. Cik esmu pavērojis tos video, tu to dari ar tādu aizrautību, ka to ir vienkārši prieks skatīties. To saturu ir prieks patērēt, tu jau kaut vai tīri cilvēcīgi gribi paskatīties, vai viņam sanāks, nesanāks. Kas tur notiks, aizies pa gaisu, tur kaut kas vai nodzirksteļos vai nē? Sākumā man pirmie video nebija tik interesanti. Es tur tā garlaicīgi stāstu, jo, zin kā, kad tu esi kaut kur iedziļinājies iekšā, tev ir baigi grūti. Detaļas ir svarīgas. Un tu sāc domāt, un tad kaut ko tu izmet tik pa laikam kaut kādu frāzi, bet to garlaicīgi klausīties. Un es pie tā strādāju, jo ja es gribu sasniegt to mērķi un tiešām pievilināt cilvēkus tehnoloģijām, tad tur nedara garlaicīgi stāstīt. Tad no tiem video nav nekādas jēgas. Un man ir jātrenējās, jāmēģina to saturu pasniegt interesanti, tas ir grūti. Kad tu skrūvē un domā, ko tu dari, un pēc tam, hei, es tikko atskrūvēju skrūvi, redz, un tagad šis tas tik ļoti, es pēc tās nogursties. Mēs kaut kādas 3 stundas filmējam, kā minimums, citreiz pat 5 stundas, lai uztaisītu 15 minūšu materiālu. Pēc tam 3 stundām, citreiz pat tās 5 stundas ir pa 3 dienām. Tu esi tik izsmelts, jo katra tā sīkā lieta ir tāds, tu tur skrūvē un tāds, izmainās seja uzreiz, paskaties, kā šeit sanās. Ļoti interesanti. Bet tev tas labi sanāk, kurā gadījumā nevar tā redzēt. Būs labāk. Es domāju, šobrīd paskatos tos video, ir tāds, var labāk, var daudz labāk, tā kā būs vēl labāk. Labi paškritika. Es domāju, ka daudzi nezina, ka tavas saknes, tu teici, tu nāc no spēļu pasaules, bet vēl dziļāk paskatoties, tu esi programmētājs un tu esi bijis pie vairāku Latvijas veiksmīgas jaunu uzņēmumu radīšanas. Varbūt, ka tu mazliet vari pavērt priekškaru, kas tas ir, kādus uzņēmumus tu esi palīdzējis patiesībā Latvijā, varbūt neradīt, bet tā kā attīstīt un viņiem iedot tādu tehnoloģisku startu. Jā, viens no tiem, ko es nesen Twitterī aprakstīju, bija Printify, pirmā tā produktu versija. Es tur arī bildes saliku, kā tas viss izskatījās. Manuprāt, baigi interesanti, kā izsākās. Un, protams, ka tas produkts, ko es taisīju, nebija Printify. Tas bija tāds priekštecis tam. Pēc tam tas viss tika pārveidots jau par tīmekļa platformu, kur bija mans viss kods tika aizvietots ar citu, protams. Bet joprojām tas kaut kāda man gribās ticēt. Un arī ar Jānu Berdiganu nedaudz parunājam, ka tas ir tā kā priekšstats, to var uztvert. Tas tāds muzeja eksponāts, tā kā teikt.
Man ir 11 vai 12, neatceros, cik bija tādi Latvijas startupi. Viena daļa no viņiem jau ir mirusi. Bet ir tāds produkts kā AirDog, kādreiz bija populārs. Slavens, Tur es gan nevaru plūkt laurus, jo bija tā, ka Edgars atnāca un viņš teica, man ir ideja par helikopteriem. Tu vari uzkodēt, es zinu, ka tu ar Arduino tur nodarbojies. Arduino tādas mazas plats, kur tu vari programmēt un tur lai strāvu tapiņās un tad slēgt iekšā gaismas motors, visu kaut ko. Es tā, jā, protams, absolūti, jo tā vienmēr bijusi man pieeja, ejot uz darba interviju, man vienmēr tā kā, tu vari šito izdarīt? Tā kā, protams, es visu mūžu to daru. Tā kā, man ir 20 gadi, bet 25 gadu pieredze šajā tehnoloģijā. Jā, viņš saka, tu varēsi šito helikopteru pacelt ar šo Arduino? Es tā, protams, dod šurp. Un tad skatījos, pētīju, tas izrādās braukt pa grīdu ir daudz vienkāršāk kā pacelties gaisā, daudz vienkāršāk. Un tad pamēģināju pamocīt tādu atvērtā pirmkodu programmatūru Ardocopter. Paskatījos, kas saprata, tas nebūs. Viņš atrada cits programmētājs pēc tam. Bet tu piedalījies tajā sākumā? Jā, pašā sākumā. Principā, spurtā, kā to varētu nosaukt. Es varētu saukt sev par nulto programmētāju, jo es izdarīju nulli tajā, tikai paskatījos, sapratu, ka es to nevaru izdarīt. Un tad vairākus gadus nostrādāju arī tādā Latvijas startupā SonarWorks. Daudz ko arī tur paspēju padarīt pie daudziem produktiem. Un tas saraksts ir ir vēl tāds produkts kā HackMotion. Tur arī es to driveru datoram, es biju pats pirmais, kas saprogrammēja, lai to visu datorā varētu. Vienā Global Game Jam, kas ir pasākums, kur veido spēles, uzmaucām viņu rokā un tad varēja paņemt slotu skātu. Un uz datora rādās, ka tavs slots kāds ir gaismas zobens un atvairīt tos lāzeru šaujamos. Un tas bija tāds labs tests manam kodam, jo man vienmēr patīk, ka es rakstu kodu uzreiz arī testēt. Kaut kādu vienalgu, jo tad tu atrodi vislielākās problēmas. Jo vienkārši uzrakstīt un iedot viņiem lieto, tas parasti beidzās ļoti slikti. Jā. Tad tu esi saskaitījis 11 šādu uzņēmumu, vai tev ir interese un vilkme darboties turpmāk arī jaunu uzņēmumu vidē, ja tu esi pateicis visu, es tagad esmu atradis savu ceļu ar šo izjaukšanas video sērijām, un tad man pietiek? Tas mans iedalījums tie startupi, jaunu uzņēmumu, tas bija vairāk tāds vienkārši pateikt, ka es tik daudz esmu palīdzējis kaut kādā veidā pielicis pirkstu. Tas nebija domāts kā iedalījums, ka esmu tagad Latvijas startup cilvēks. Es nedalu uzņēmumus. Es esmu strādājis arī ne startupos, lai gan mazāk nekā startupos, bet es nedalu uzņēmumus. Ja man tas produkts ir interesants un es no tā varu kaut ko iemācīties, es eju iekšā. Un bieži vien šie produkti pat nav startupi pēc klases, pēc klasifikācijas definīcijas, bet viņi ir uzņēmuma iekšienē, jauns produkts iekšienē, kas ir nereāli vajadzīgs gan šim uzņēmumam. Bieži vien tās klientu loks palielinās pat ārpus uzņēmuma. Tāpēc dalīt kaut ko startupos, ne startupos, man no tā nekas nemainās, ja tas produkts ir interesants. Un galvenais vajadzīgs kādam. Man ir apriebies. Lielākā daļa no manas karjeras ir kods viss izmests ārā, tāpēc, ka viņš nav bijis izrādās vajadzīgs klientam. Un viens no tiem piemēram ir arī Printify un vēl daudz startup. Man riebjās darīt kaut ko, kas pēc tam tiks izmests ārā. Tāpēc šobrīd es izvērtēju vairāk. Un startup, diemžēl, ir milzīgs risks. Tas ir tāds lielākais risks, ka tavs kods tiks izmests. Tāpēc es vairāk tomēr izvēlos skatīties, ja šis kods tiešām, ja tu man vari atnākt pateikt, kur ir klients, viņš raud pēc šī produkta uztais, tad viss, esmu iekšā. Parunāsim nedaudz par izglītību, jo es zinu, ka tev ir tas tavs arī tāds rūpju stāsts. Tu pieminēji nedaudz jau to, ka tu vēlies ar šiem saviem video panākt to mazliet Igaunijas līmeni un tā tālāk, līdz ar to kaut kāds sacensības gars un tā. Sākšu ar tādu vienkāršu jautājumu. Kā tu vērtē šobrīd Latvijā eksaktās izglītības kvalitāti vai kaut ko tam līdzīgu? Vai tu vari to tā novērtēt un vai tu piekrīti Normundam Bergam, ka
bērniem ir jāmācās matemātika. Jā, nē, absolūti ir jāmācās. Protams, par augstāko izglītību es gribētu teikt tā, augstākā izglītība ir pietiekamā un labā līmenī, bet cilvēki bieži vien jauc augstākās izglītības to galveno jēgu. Ja tu gribi iet strādāt par programmētāju, tad visticamāk, ja nu vienīgi tev nav kaut kāds īpašs gadījums, universitāte tev nedos to vēlamo rezultātu, ko tu gribēji. Tu pēc universitātes nebūsi gatavs strādāt par programmētāju, visticamāk. Universitāte tev iemācīs pētīt. Universitāte tev iemācīs analizēt, domāt analītiski, pierakstīt savas domas, plānot. To visu iemācīs universitāte. Mācīt programmēt un labi mācīt programmēt, tev jāiet kursos. Tas ir vienīgais veids, kā tu vari kļūt par labu programmētāju. Tie ir kursi, tie ir, ja tev Bergs ņem darbā, vienkārši ej uz ceļiem, strādā bez maksas, bet ej mācies pie viņa. Tas ir veids, kā reāli iemācīties programmēt. Nē, universitātē, un lai man piedod, man pašam ir maģistra grāds RTU. Es zinu, ko es runāju. Tas nav tā, ka es no malas skatos uz universitāti un viņi neko nemāk. Nē, universitātes ir forša iestāde, bet tev vienmēr vajag pamatot, kāpēc tev vajag to universitāti. Iet tikai tāpēc universitātē studēt, kā tev mamma teica, tas ir ļoti, ļoti slikts pamatojums. Un atceries, ka tavs laiks ir investīcija. Investēt viņu 3 vai manā gadījumā 5,5 gadus maģistra grādā bez pamatojuma, kā es to izdarīju, tas ir liels risks, ka tas būs iztērēts laiks. Vai man tas bija iztērēts laiks? Es domāju, ka nē. Man tiešām daudzas lietas, ko es tur iemācījos, tiešām ir noderējis. Bet vairāk man programmētāji ejiet kursus, to pašu naudu, ko jūs samaksāsiet RTU, un neskiet, kā RTU budžets automātiski nozīmē, ka tas ir bez maksas. Nē, tas joprojām ir jūsu laiks. Ja jūs vēl nedzīvot Rīgā, tad tas ir dzīvošana Rīgā. Visas tās kopējās izmaksas, salieciet viņus visus šos 5,5 gadus. Jums sanāks diezgan liela summa un ielieciet kādos labos kursos, un jums būs jūs būsiet daudz tuvāk savam mērķim. Jā. Es domāju, vai par programmētājiem runājot, mums arī mūsu autors Maksims Jegorovs nereiz vien ir teicis to, ka mums Latvijā viņu pietrūkst. Absolūti. Es vienmēr esmu teicis, ja katrs zīdainis, katrs pensionārs programmētu, mums joprojām būtu trūkums ar programmētājiem. Jā. Pilnīgi noteikti. Tad tev jābūt miljonāram. Sanāk tā. Jo ir ļoti augsts pieprasījums pēc programmētājiem. Ir, jā. Tad tev pie tavām durvīm vajadzētu klauvēt katru dienu darba devējiem un lūgties. Ja tu lieto LinkedIn un ja tu esi daudz maz redzams, tad, protams, tas ir neizbēgami, ka tev katru dienu raksta. Bet tā ir, jā. Tev principā piedāvā darbu visu laiku. Jā, un šeit vēl viena mācība no manas pieredzes. Ja jums piedāvā darbu, tas ir tieši tāpat kā atnāk kāds cilvēks un piedāvā investēt jūsu naudu kaut kur. Tas visticamākais nav labākais, optimālākais jums izvēle. Labāk es ieteiktu visus šos darba piedāvājumus tā pafiltrēt, bet labāk aiziet uz to uzņēmumu, kur jūs zināt, ka jūs iemācīsieties visvairāk un varēsiet dot visvairāk, un jums būs visinteresantāk. Pašam atrast, pašam aizrakstīt. Un es tā karjerā esmu tikai vienu reizi darījis. Ja es tagad sāktu savu karjeru no jauna, es tomēr darītu tā, ka rakstītu uzņēmumiem pats un meklētu. Tev pieņēma darbā Amazonē, bet tu neaizgāji. Kāpēc? Jā. Tas taču ir sapņu darbs. Amazon stāsts. Pirmkārt, tas nav sapņu darbs un tālu no tā. Tas work-life dzīves darba balans ir diezgan slikts Amazon. Un es pateikšu, kāpēc viņš tāds ir izveidojies. Jo Amazon, un nav tā, ka tāpēc, ka es neaizgāju, ka ar mani lauz līgumu, ka es tagad sākšu tur runāt sliktas lietas. To es zināju jau burtiski tad, kad es parakstīju līgumu ar viņiem. Bet viņi ir izveidojuši sistēmu atšķirībā no citām lielajām tehnoloģiju kompānijām, ka tevi visur ir tā, ka ja tu slikti performē, ja tu slikti strādā, visticamākais tev ir kaut kādas problēmas ar to darbu, ko tu dari. Tev viņš jau nepatīk. Vai kaut kur ir problēma. Un tev ieliek tādā PIP, ja Personal Improvement programma, tas ir tāds personīgās izaugsmes programma, kas ir pilnīgi normāli Amerikā. Tevi ieliek tur,
Un, ja tu pēc viņas neesi uzlabojis savu produktivitāti, tad tu esi ārā no kompānijas. Pārsvarā visur ir tādi izvēlēti cilvēki, kur mēra, kā viņi performē. Tad Amazon ir apakšējie 10% vienmēr tiek iekšā PIP, un puse no viņiem izlido ārā, un puse nāk atpakaļ. Un ko nozīmē šī sistēma? Tas nozīmē to, ka tu vairs nesacenties ar savu performanci, cik tu varētu būt efektīvs, bet tu sacenties ar to indieti, kurš ir atceļojis šeit viens pats, bez ģimenes, bez nekā. Tu sacenties tajā brīdī ar viņu. Un, ja tu nebūsi tik motivācija. Jā, ja tu nebūsi tik efektīvs, cik viņš, tad tu uzreiz tiec tajā personīgās izaugsmes programmā un visticamāk lido ārā. Un uzreiz pazūd tavs dzīves un darba balanss. Tāpēc, ka tev jāsāk sacensties ar tiem cilvēkiem, kuriem ir tikai vienīga motivācija palikt šajā uzņēmumā. Viņiem nav ģimenes, viņiem ir 24/7, viņi ir Amazonā. Un tas padara šo uzņēmumu citādāku un daudz nedraudzīgāku cilvēkiem nekā pārējie uzņēmumi. Tas ir izņēmums, vai tev šķiet, ka tā patiesībā tas ir tas, uz ko iet augstas konkurences apstākļos šobrīd ekonomikas pasaulē? Jā, drīzāk tas ir vairāk tāda tendence, un drīzāk izņēmumi ir tie uzņēmumi, kas kā Google, piemēram, ja tu esi ticis iekšā Google, viņi uzticās savai personāla atlasei, 100% uzticās, un tāpēc tikai ekstrēmos gadījumos tu tiec tajā izaugsmes programmā. Tāpēc, jā, diemžēl tendence tehnoloģiju jomā ir izspiest maksimāli ārā no saviem programmētājiem. Jā, tātad es parakstīju līgumu ar Amazon, pienāca Covid un lielā atlaišana, kur joprojām cilvēks strīdās, vai starp abiem bija jebkāds sakars. Visticamākais, ka nē, vienkārši naudas tāpat lielajām kompānijām ir bezgalīgi vai daudz. Vienkārši bija labs attaisnojums, kāpēc atlaist cilvēks. Un viena kompānija, otru, trešā un sākās šis vilnis. Patiesībā ar Covid tam bija maz sakara. Un, protams, vienā brīdī skāra arī Amazon šis te, un es tā kā es biju tikko parakstījis līgumu, tad tas skāra arī mani. Un man, protams, atnāca paziņojums zvans, ka mēs laužam ar tevi līgumu. Un tad lauz līgumu, ieskaitīja man kompensācijas, esmu priecīgs un es esmu šeit Latvijā. Ļoti labi. Tas labi, ka mēs kaut kādā apstākļu sakritību dēļ izdevās tevi šeit noturēt, nevis pazaudēt Amerikai vai Kanādai vai kur tu. Jā, starp citu, man vīza Kanādā joprojām bija, bet atnāca ļoti labs piedāvājums no akcijas sabiedrības Capital, kur es šobrīd strādāju. Un viņu dēļ, principā, es esmu šeit arī palicis. Tas ir forši. Tu minēji tādu lietu, ar ko es starp citu arī labprāt noslēgt mūsu sarunu, ir, ka pat ja pensionāri, pat ja zīdaiņi mācītos programmēt, mums būtu iztrūkums. Ko darīt? Jo skaidrs ir, ka kaut ko uz sevi paņems noteikti mākslīgais intelekts. Iespējams, ka mēs kļūsim produktīvāki. Un varbūt, ka pat arī tas deficīts mazliet tā kā dilināsies, bet tas noteikti nebūs tā, ka tas tuvāko gadu laikā tiks apmierināts. Ko darīt? Pirmkārt par to, ka mums visiem būtu jāprogrammē. Tā ir tāda ziemeļzvaigznes, kur tiekties. Mēs pirmkārt nekad visu neprogrammēsim, un otrkārt, lai cik programmētāji būtu, viņi trūks. Jo lielie uzņēmumi būs interesēti nākt uz Latviju, algot mūsu programmētājus, un tas tāda cilpa, kuru vienkārši viņi ir jāizveido, un jo vairāk mēs būsim. Es nedomāju, ka tajā lietā vispār kaut kas būtu jādara. Mums vienkārši ir jāmācās tehnoloģijas. Tiem, kas negrib mācīties tehnoloģijas, nemācieties. Protams, visi cilvēki nevar būt programmētāji. Ir kādam arī jādara citas lietas, vēlams neautomatizējums. Ja jūs darat lietu, kuru var automatizēt, tūlīt ejiet mācieties kaut ko jaunu, jo tie ir gadi, un jūs paliksiet bez darba. Jā. Mākslīgais intelekts, tavuprāt, tas ir tā izaugsme un attīstība ir pārspīlēta, vai tā patiešām ir tāda, kas mūs tūlīt gadu, 2 gadu laikā pārņems? Tur nav iespējams pārspīlēt tas, cik ļoti mākslīgais intelekts. Un varbūt pat ne mākslīgais intelekts ir viena komponenta, otra komponenta ir roboti. Bet es tev pateikšu, kāpēc man šķiet, ka, un es to lasīju pat un pakomentēju, ja tev liekas, ka ir tas moments, ka šobrīd ir ļoti liels pieprasījums pēc mākslīgā intelekta radītā satura, teiksim tā. Bet tas, ko mēs neredzam apakšā, ir vairākas lietas. Mikročipi,
kas ir deficīts un kur ir problēmas, un to jaudās. Un elektrība, kur ir nepieciešama resursi, kā piemēram ūdens un tā tālāk. Kuri mums liekas kaut kāds absurds, bet īstenībā tās ir komponentes, kuras dzen uz priekšu šādas tehnoloģijas, un tās ir deficīts pasaulē. Būs vēl kādu laiku. Protams, tehnoloģijas un tehnoloģiskā vispār tā attīstība ļoti ietekmēs mūsu klimatu un pārējo. Tas viennozīmīgi. Jā, kaut kādā veidā droši vien tas viss tiks bremzēts, bet es teiktu, šajā gadījumā mākslīgais intelekts attīstās ne tikai tā, kā tu saki, čipos un kā saka, vertikāli vai ne, tā kā pa elektroniski, bet attīstās arī tādā ziņā, ka tiek izgudrot jauni algoritmi, jauni veidi, kā neironu tīklus saslēgt, kā efektīvāk dabūt no šiem pašiem čipiem informāciju. Tā kā tas automātiski nenozīmē, ka mākslīgais intelekts attīstās un uzreiz arī viss klimats ies, lai mēs varam pat šobrīd nobremzēt jebkādu datoru ražošanu, bet mākslīgais intelekts joprojām turpinās attīstīties uz tiem pašiem čipiem, kas mums ir tagad. Tāpēc, jā, tas būs attīstīsies ar vien tālāk. Atradīs jauns veids, ko var automatizēt, jaunas lietas. Piemēram, kaut kādas, kad skatos, Dienvidamerikā cilvēki tur lasa ogas, viņi dara vienu un to pašu darbību gadiem, katru dienu. Man liekas, jums vajadzētu bišķiņ satraukties par jūsu nākotni, jo tik automatizējami darbi, vēl grūti iedomāties vēl kaut ko automatizējamāk. Skaidrs. Un es atkal tev novēlu, lai izdodas un piepildās tava ambīcija. Paldies. Lai mēs esam tuvu Igauniem tajā tehnoloģiju domāšanā. Paldies tev. Jā, paldies.